Kādas ir sajūtas pirms starta? Tāds pašs kā pirmajā reizē - satraukums. Par ko ir vislielākais satraukums? Kā tik līdz finišam. Jo šogad ir maz trenējies esmu un tad jāskatās. Bet lēnā garā gan jau līdz galam. Šī jau būs 5. reize, kad tu startē. Kas tev motivē piedalīties Rīga Valmiera? Pirmām kārtām ziedot, otrām kārtām sakārtot savu galvu, un trešām kārtām Latvijai. Kas notiek tavā galvā, kad tu skrien 107 km? Daudz kas. Tas nav aprakstāms un izstāstāms. Katreiz kaut kas cits, katreiz uz savām kaut kādām bailēm un citām lietām jācīnās un galā jau kaut kāds rezultāts ir. Tāpēc arī gandarījums, kas galā rodās, ir kā rezultāts tam visam. Vai tev būs atbalsta komanda? Nē, es kā katru gadu viens pats. Ko tu sūtīji uz kontrolpunktiem? Pastāsti. Neko. Viss, kas man ir somā. Kas ir tavā somā? Hematogēns, žēlējas lācīši un šādi tādu saldumu vēl. Vai tev ir jau domas, ko tu darīsi pēc pieskāršanās kliņķim? Gaidīšu strūdeli. Tas arī viss. Startēs jau 5. reizi. Ko tu teiktu tiem, kas vēl domā piedalīties, nepiedalīties? Ja ir tas āķis, tad ir jāpamēģina. Tur nevajag daudz domāt. Satraukums būs, un katru reizi vienmēr ir savādāk, un tā kā vienkārši jāpamēģina ir. Labi, lai izdodas! Paldies.